dažreiz ir tā, ka inspektors var piezvanīt un pateikt, es atnākšu pēc 4 mēnešiem vai pēc 5 mēnešiem. Un tad tu vienkārši sāk kliegt, lāmaties, tad viņš saka, labi, es rīt iebraukšu. Īrniekam tu piestādi rēķinu par nekustamā īpašuma nodokli, tad šis nodoklis ir jāapliek ar PVN, respektīvi nodokli apliek ar nodokli. Mēs tagad Latvijā aizgājām līdz absurdam, ka mēs vienkārši iztumjam ārā visus klientus, lai vienkārši mums nebūtu nekādi riski. Bet dzīve ir tāda, ka riski vienmēr ir. Tad vienkārši labāk nedzīvot, tev nebūs nekādi riski. Tu vari iet pa ielu, var uzkrist ieģelis, un tev risks. Labdien! Mani sauc Jana Svirīdova. Strādāju nekustamā īpašumā sfērā jau 20 gadus, un pēdējos 10 gadus es kopā ar savu vīru vadu nekustamā īpašumā kompāniju Corvin Real Estate. Šodien es neesmu viena, kopā ar mani ir arī mans vīrs Aleksandrs Svirīdovs. Un, mūsu uzņēmums nodarbojās ar nekustamā īpašumā jautājumiem, respektīvi ar investīcijām, investīciju konsultācijām un arī nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Un, mēs jau esam ierakstījuši vairākus podkastus, kas ir par un ap nekustamo īpašumu, bet šodien mēs kopīgi esam izlēmuši parunāt par neiedzībām un absurdiem, kas ir sastopami nekustamā īpašuma sfērā. Un, mēs esam nolēmuši izskatīt konkrēti 5 jautājumus, kas ir saistīti ar būvvaldī, nodokļiem, arī ar komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti īrniekiem, un arī tur ir savas neiedzības sastopamas. Tā, man ir arī, protams, lapiņa līdzi, jo pēc zināmā vecuma viss ir jāsāk rakstīt uz lapiņas, lai nenobrūku secībā. Es domāju, ka mēs patiesībā varam pieķerties klāt pirmajam tavam mīļākajam jautājumam, kas ir saistīts ar būvvaldi un valsts zemes dienestu. Jo tu esi tā persona mūsu uzņēmumā, kura ikdienā nodarbojas ar dažādiem saskaņojumiem, veicot kaut kādas renovācijas darbus vai uzlabojumus vai statusu maiņas attiecībā uz nekustamo īpašumu. Un es zinu, ka ikdienā tev tas sagādā diezgan tādas lielas galvas sāpes, tad varbūt arī tu sīkāk vari izstāstīt, kas ir tas, kas tev visvairāk satrauc un nepatīk un kas tev liekas absurdi. Labdien! Mans vārds ir Aleksandrs Svirīdovs, un es darbojos nekustamo īpašuma jomā jau 25 gadus. Runājot par būvvaldi un visu, kas ir saistīts ar to, vienīgais pozitīvs moments, ko es varu nosaukt, ir tas, ka tagad viss ir elektroniski, visu var izsekot, visu var saprast, bet par būvvaldi es varu ierakstīt varbūt 10 papildus podkastus, jo tā sistēma ir pilnīgi jāmaina, jo uz papīra viss izskatās ļoti skaisti, bet tikko notiek kaut kādas reālas darbības, tad mēs jau skatāmies, ka katru gadu kļūst arvien grūtāk saskaņot pat nevis kaut kādu jau kapitālu celtniecību, bet pat parastu vienkāršotu renovāciju. Ja tev vajag uzbūvēt vai nojaukt rēģīšu sienu savā dzīvoklī, nerunājot par to, lai pārtaisītu veikalu par kafejnicu vai otrādi, tas var aizņemt mierīgi 9 mēnešus, gadu, un pēc tam nodot to eksploatāciju, tas arī var aizņemt ļoti ilgu laiku, un tas ir pilnīgi neprognozējami, un tas ļoti kaitē biznesam. Un ļoti bieži būvvalde pasaka, ka uzņēmēji paši laika nenogādā vajadzīgus papīrus, bet, teiksim, atklāti, ļoti bieži tas prasības ir vienkārši neadekvātas, kad pieprasa visādus slēdzienus, visas iespējamas piekrišanas, un parasti ir tā būvvalde, ka pirms tu vari nonākt pie arhitektiem, tu mēnešiem ilgi sūti papīrus juristiem. Pēc tam juristi tev atsūta vēstules. Tas vēstules, piemēram... Es atvainojos, tu domā vēstules tieši no būvvaldes? No būvvaldes, jā, jo tur notiek tāda saraksta. Un ļoti bieži ir tā, ka es lasu tas vēstules, es neesmu jurists pēc izglītības, bet tomēr esmu ekonomists un es visu laiku nodarbojos ar juridiskiem jautājumiem nekustamos īpašumus. Un ļoti bieži es tas vēstules nevaru saprast. Tad es pārsūtu to savam juristam,
viņš sazinās ar būvvaldi un mēģina saprast, ko viņi īsti grib. Nu, man liekas, ja, piemēram, es būtu ārzemnieks, kurš nesaprot visas mūsu nianses, vai parasta tante, kura grib pārplānot tur minimāli kaut ko. Un, manuprāt, tas ir pilnīgi neadekvāti. Un, kā tagad notika procesa būvvalde, tas bremzē ekonomiku ļoti stipri. Nu, labi, es tā saprotu, attiecībā uz tevi tā ir tāda ārkārtīgi liela sāpe, bet es kā skatītājs, klausītājs īsti riktīgi nevarētu saprast, par ko iet runa. Varbūt tu vari kādu konkrētu piemēru izstāstīt ar kādu, nezinu, objektu vai ar kādu statusa maiņu, lai saprastu, kādi ir bijuši tie termiņi un ar kādām tieši konkrēti grūtībām tu saskāries. Jo tas, ko tu pateici, tas ir diezgan tā, vispārīgi, neiedziļinoties tādās konkrētās niansēs. Varbūt kaut kādu konkrētu piemēru. Jā, es varu ļoti daudz piemērus izstāstīt, bet, piemēram... vismaz vienu. Jā. Tā ir ļoti standarta situācija. Mēs nopirkam tirdzniecības telpas Rīgas vēsturiskajā centrā un iesniedzam dokumentus uz vienkāršotu renovāciju. Mēs gribam tur uzbūvēt vienu reģišu sienu un nomainīt status, lai tā būtu kafejnīca. Visas atļaujas no mājas līdziepašniekiem mums ir. Tad būvvalde atsūtīja vēstuli, ka viņam liekas, ka skatloks, kas ir tājas telpas, bija kādreiz uzbūvēts nelikumīgi. Mēs teicām, kā tas var būt? Ir taču interesants lieta, viss ir. Viņi teica, ne, tas nekas, droši vien tas skatloks bija uzbūvēts nelikumīgi. Jāpiebilst, ka māja ir uzbūvēta vēl cara laikos. Mēs palūdzam, lai būvvalde savā arhīvā pameklē, varbūt ir kāds projekts vai vēl kaut ko par to īpašumu, lai varētu legalizēt to skatlogu. Būvvalde atbildēja pēc ilga laika, kad mēs sarakstējamies tur mēnešiem, ka nekā viņam nav. Tad mēs nolgojam juridisku kantori, kuri saka meklēt tos dokumentus un, protams, atrada. Viņi atrada būvvaldes arhīvā. Bija projekts, bija dokumenti par nodošanu eksploatāciju. Tas skatloks bija pilnīgi legāls. Bet faktiski mums uzbūvēt vienu reģišu sienu un nomainīt statusu aizņēma pusotru gadu. Jūs varat iedomāties, mēs nopirkam telpas, mēs ieguldījām naudu un mēs nevaram viņus ne iznomāt, ne pārdot, neko. Mēs gaidām. Principā biznesā tie ir iesaldēt naudas līdzekļi, jo viņi nestrādā. Tu nevari pat izīrēt, jo status un arī juridiskās nianses neļauj vienkārši izīrēt, jo arī viss, kas ir saistīts ar komercdarbību, tur arī ir jābūt attiecīgai dokumentācijai. Un, tas bremzē biznesu kā tādu. Tas absurds ir arī tajā, kad vienkārši tajai pašai būvvaldei ir dokumenti, bet viņi nav gatavi pat paši meklēt arhīvā tos dokumentus, atrunājoties, ka nav. Es pareizi saprotu, vai ne? Jā. Arī ar nodošanu eksploatāciju ir ļoti daudz problēmas. Dažreiz ir tā, ka inspektors var piezināt un pateikt, es atnākšu pēc 4 mēnešiem vai pēc 5 mēnešiem. Un tad tu vienkārši sāk kliegt, lāmaties, tad viņš saka, labi, es rīt iebraukšu. Man liekas, ka tādā attieksme viņa vienkārši nav pieļaujama. Un cik reizes, ka pārtraucu ar to pašu nodošanu eksploatāciju, mums ir bijis, kā atnāk inspektors, un tu viņam pasaki, sakiet lūdzu, vai viss ir labi, vai varbūt kaut ko vajag papildus izdarīt, Viņš saka, ne, viss ir labi. Tu gaidi nedēļu, pēc nedēļas atnāk liela vēstule, kur rakstās, ka viss ir labi, bet tomēr... 5 bet vēl? Nē, viens bet, piemēram, konkrēti tur nav uzlimēta tā dzeltena lenta, uzlimēta cita dzeltena lenta. Kāpēc tu nevarēji uzreiz vienkārši pateikt, un mēs to dienas laika izdarītu? Bet vēl 2 mēneši tiek zaudēti. Bet, Aleksandra, vienā objektā mums arī bija stāsts par to, ka tad, kad tika arī novērsta tā nepilnība, nākamajā vēstulē tika atrasta atkal nākamā nepilnība. Tas bija tāds, es nezinu, vāveres ritenis, visu laiku, kā tu kaut ko novērst, viņi atrod... Nenākot uz objektu, viņi atrod vēl kaut ko jaunu. Man liekas, tā ir tāda diezgan liela tāda bremzēšana uz šiem te jautājumiem. Labi, ļoti daudzi taču runā par to, ka vispār celtniecībā kā tāda, īpaši, kas attiecās uz lieliem investoriem, ir zaļais koridors.
Tie, kas nezin, kas ir zaļais koridors, tā ir ātrā projekta saskaņošana. Esi kaut ko dzirdējis? Reāli tas koridors strādā vai nestrādā? Nu, pēdējos 2-3 gadus mūsu uzņēmums neattīstā lielākus projektus tieši dēļ tā, ka mēs nevaram pilnīgi prognozēt kaut kādus termiņus. Mēs mēģinām pirkt varbūt atsevišķus netik lielus īpašumus, jo tiešām uzbūvējot piemēram lielu daudzdzīvokļu māju, tev grūti prognozēt, ne kad tu viņu saskaņos, ne kad tu viņu nodos eksploatācijai. Līdz ar to tā nauda paliks iesaldēta uz gadu, uz 2, varbūt uz 5. Tas vēl ir arī saistīts ar augstajām būvniecības izmaksām un ar tirgus apstākļiem šobrīd kopumā. Tāpēc par zaļu koridoru man personiski nav ko teikt, bet es esmu dzirdējis no dažiem uzņēmējiem pozitīvas atsauksmes, bet es neredzēju nevienu, kurš būtu baigi priecīgs salīdzinot, kā darbojas līdzīgas institūcijas, piemēram, Lietuva, Igaunija un Latvijā. Tev būtu konkrēti kaut kādi ieteikumi, ko šīs institūcijas varētu darīt, lai uzlabotu darbu? Jā. Es neesmu speciālists, es neesmu arhitekts, bet noteikti, ko varētu tas institūcijas darīt, tas ir uzlabot komunikāciju. Tāpēc, ka komunicēju tikai ar garam, sarežģītam vēstulēm, tas, man liekas, ir... Runa iet par to, ka dažreiz piezvanīt un pateikt, jums ir jānomaina lente no kožu dzeltens uz tumšu dzelteni. Tas ir darbs uz 30 sekundēm, bet uzrakstīt 3 lapuses garu vēstuli, jautājums, cik daudz tur tiek patērēti resursi. Tieši tā. Labi. Tā bija pirmā neiedzība. Tev ir vēl kaut ko piebilst, vai varam iet uz nākamo? Nē, es domāju, mēs varam iet uz nākamo. Runa būs par nodokļiem. Par to, ka nodoklis tiek aplikts ar nodokli. Izskaidrošu, ko es ar to domāju. Ir nekustamā īpašuma īpašnieki, kuri izīrē savu nekustamo īpašumu. Un tiem, kuriem šie apjomi ir tāda salīdzinoši lieli, pārsniedzot gada ietvarā tie ir 50,000 eiro, tad viņiem ir jāreģistrējās kā PVN maksātājiem. Un ja šie izīrētāji, kuriem ir šie lielākie ienākumi, starp citu, tas attiecās arī uz juridiskām personām, ja tu kā juridiska persona esi iegādājies nekustamo īpašumu un viņu izīrē, un īrniekam tu piestādi rēķinu par nekustamā īpašuma nodokli, tad šis nodoklis ir jāapliek ar PVN, respektīvi nodokli apliek ar nodokli. Un, godīgi sakot, tad, kad mēs 10 gadus atpakaļ pirmo reizi saskārāmies ar šādu jautājumu, jo mēs paši sākām nomāt telpas savam birojam, un mums tika piestādīts rēķins, un mēs redzam, ka nekustamā īpašuma nodoklis tiek aplikts ar PVN, es teikšu godīgi, es sacēlu diezgan lielu traci, jo man likās, ka nama īpašnieks cenšas no mums iekasēt papildus kaut kādus līdzekļus un nodokļus, kas pilnīgi nekādīgi uz mums neatiecās. Un tad viņš mums sāk rādīt visādus likumus un teica, nē, viss ir likumīgi, ka savādāk ceļa nemaz nav. Un tad, kad mēs sākām paši apsaimniekot pirmos nama īpašumus, un tur tās summas ir diezgan lielas, gada griezumā 100, 200, 300 tūkstoši eiro vienam klientam, tad, protams, mēs saskārāmies tieši ar to pašu, ka mums klientiem izrakstot rēķinu, kurā ir norādīts, pieņemsim, nomas maksa plus PVN un nekustamā īpašuma nodoklis mums arī ir jāapliek ar PVN. Piekrīt, Aleksandra, tas ir absurds. Un, starp citu, šo jautājumu paceļu ne tikai es, viņš ir pacelts jau ļoti sen dažādās sapulcēs starp juristiem, grāmatvedības iestādēm, bet nekas jau nav mainījies. Pats valsts ieņēmuma dienests atsaucās ar to, ka ir tāds likums, ir tāds pants un mums viņš ir jāizpild. Tā kā, kāpēc tas tā ir, es nezinu, jo es nezinu pilnīgi nevienu citu valsti, kur nodoklis apliktos ar nodokli. Tas ja godīgi, manuprāt, vajag atklāt. Tā ir vienkārši negodīga rīcība no valsts puses. Tāpat arī, ja tu gribi izmaksāt dividendes, likuma ir rakstīts, ka dividendžu izmaksā aplikas ar 20%. Bet pēc fakta tu samaksās 24%. Kāpēc tā ir? Piemēram, pie mums atnāk investors, un viņš saka, es gribu te atvērt uzņēmumu, kādi man būs nodokļi.
Un mēs viņam pasakām tas, un tad viņš pajautā, kāpēc 24%? Raksta taču 20%. Mēs sakām, bet pēc fakta 24%. Tāpēc, ka tur nāk kaut kādi sociālie nodokļi, tur vairāk jautājums pie grāmatvedis, bet jā, ir 24. Jā. Jā. Un tad uzreiz rodas jautājums tam potenciālam investoram, vai vajag investēt tādā valsti, kur uzreiz no paša sākuma ir kaut kādas slēptas izmaksas, kuras tu nevari prognozēt, varbūt būs vēl kaut kas. Nu, tas ir tas moments, kas padara mūsu valsts ne tik pievilcīgu. Jā, diemžēl tā ir. Starp citu, arī visi tie, kuri izīrē savus nekustamos īpašumus uz fiksēto nodokļu likmi 10%, rēķināties ar to, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis nāksies maksāt arī no iekasētiem šiem te nekustamā īpašuma nodokļa. Un arī no komunālajiem, ja tu saņem. Arī no komunālajiem, jā. Bet tas ir nedaudz cits jautājums, tur varētu ilgi un tik diskutēt, vai tas ir ok vai nav. Bet, lai no tā izvairītos, konkrēti no manas puses ir tad ieteikums noteikti iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iesniedziet arī šo te nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumu, lai var redzēt, ka, pieņemsim, tur tik piestādīts rēķins 1000 jums eiro, jūs viņus tā kā valstī pārskaitījāt, jā, jūs šo naudu saņēmāt no īrniekiem un tad iekļaujot izdevumos, jo tas ir vienīgais izdevums, kuru drīkst iekļaut deklarācijā pie fiksētās nodokļu likmes 10%, un tas ir tāds veids, kā var izvairīties no papildus nodokļiem. Tā kā, jā. Protams, ir vēl daudz un dažādas lietas, kas attiecās uz nodokļiem, bet es domāju, šīs ir tādas pašas galvenās galvenās un sāpīgākās lietas. Tā, es zinu, ka tev ir vēl viena ļoti mīļā tēma, tas ir NILVs. Tie, kas nezina, kas ir NILVs, tas ir nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas. Kas tur bija? Pēdējais, neatceros. Ko dara NILVs? NILVs kontrolē to, lai darījumi nebūtu, paskaidrotu lūdzu. NILVs novērš nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju un skatās, lai netiktu finansēti teroristi un lai nauda netiktu atmazgāta. Tas ir tā. Jā, NILVs tas nozīmē, ka pilnīgi visi subjekti, kas ir saistīti ar kaut kādiem darījumiem, piemēram, konkrēti tu veici nekustamā īpašumā pirkumu, un tevi apkalpos notārs, nekustamā īpašuma speciālists, apkalpos bankā, pieņemsim, menedžeris, izsniedzot kredītu, tur tās personas ir daudz, kas tevi apkalpos. Respektīvi, pilnīgi visām personām ir par tevi, kā par klientu, jāievāc informācija, kas tu tāds esi, jāpārbauda 9 reģistros, jāved ir veselā tur dokumentācija, vēsture ir jāveido, jāliek klientam aizpildīt ir anketas, un tas lielākais absurds ir tajā, ka tas ir jādara pilnīgi visām iesaistītām personām. Un tad man ir jautājums, kāpēc pie darījuma šo te pasākumu nevarētu veikt vienā persona, pieņemsim bankā, jo viņi jau atbild par finanšu līdzekļiem. Viņi pārbauda, no kurienes tev ir finanšu līdzekļi, no kurienes tev ir uzkrājumi un tā tālāk. Kāpēc mums, kā nekustamā īpašuma speciālistiem, tas ir jādara? Ja nav iesaistīts kredīts, tad pēc fakta ir arī, manuprāt, notāriem jāveic it kā šādas pārbaudas, ja? Es gan neesmu nekad redzējusi, ka viņi aizpildītu kaut kādas anketas, bet ir. Man pašai ir likts pildīt anketas, jā. Un tad ir jautājums, kāpēc tad notāri nevarētu veikt to darbu? Tas absurds ir tajā, kad pie viena klienta visi dara vienu to pašu. Man liekas, ka mums nevajag šeit iet dziļumā un runāt. Varbūt šo anketu vajadzētu šitam, šitu, varbūt punktu numur 3 mēs varētu pārlikt. Tas viss ir tāda demagoģija. Un atkal, kad mēs mēģinām kaut kādu globālu problēmu risināt ar to, ka mēs pārliksim tur, kas tajā anekdoti, mēs pārliksim gultas, bet nekas nemainās. Tas vienkārši mēs aizgājām līdz absurdam. Mums bija piemērs investors no Norvēģijas. Viņš gribēja nopirkt vienu māju Latvijā. Un viņš piezvanīja savam banķierim uz Oslo ar lūgumu pārskaitīt naudu uz Latvijas banku.
Un banķers viņam prasa, kāpēc jūs gribat to darīt, kāpēc jūs gribat pirkt īpašumu Latvijā? Nu, pasaule ir tik liela. Nu, atkal būs mums jautājumi, vēstules, no kurienes ir nauda, kāpēc jūs pārskaitat, cik ilgi jūs zinat to klientu, kas jūs tāda pa banku. Varbūt tu vari atrast kādu citu investīciju. Jūs saprotat, kāda ir attieksme pret jau Latviju? Pret Latviju, tagad, jā. Un tas ir svarīgi, nevis to, ka kāds tur aizpildīs to anketu. Mēs vienkārši aizgājām līdz absurdam. Un runājot, piemēram, tiem pašiem valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem par bija seminārā, par tiem departamentiem. Viņam tur pa gadu vispār nav nekādu rezultātu cīnoties ar to naudas atmazgāšanu. Viņi var atrast kādu, kurš varbūt tur kaut kādu nodokli kaut kur tur nesamaksā, bet sīkums, bet nevienu tur teroristu vai vēl nav atraduši. Īsāk sakot, bija seminārs, kur piedalījās paši valsts ieņēmuma dienesta darbinieki, kas bija apkopojuši informāciju, cik tad ir šādi gadījumi. Ja? Un tur tā statistika bija vienkārši tik nožēlojama, ka mēs nevaram saprast, kur aizplūst tā mūsu samaksātie nodokļi, kad principā tā institūcija, viņi ir likvidējama. Ņemot tos apjomus. Tieši tā bankas jau tāpat tik strikti pārbauda un ticiet man, ja, piemēram, cilvēkam vajag tur atmazgāt naudu, viņš var aiziet uz jebkuru citu Eiropas Savienības valsti, kur nav tik stingra kontrole un var izdomāt, kā to izdarīt. Mums pat pašam bija gadījumi, kad, piemēram, bankai ienāk nauda no citas valsts un tur ir visi dokumenti, viss ir skaidrs. Bet, piemēram, ja cilvēks gribētu, piemēram, viltot tos dokumentus, kaut ko tur pierādīt, vai tā ir tā nauda, vai tiešām tā nauda iegūta tur tā ražotne. Īsti pierādīt nav tik viegli. Bet mēs tagad Latvijā aizgājām līdz absurdam, ka mēs vienkārši iztumjam ārā visus klientus, lai vienkārši mums nebūtu nekādi riski. Bet dzīve ir tāda, ka riski vienmēr ir. Tad vienkārši labāk nedzīvot, tev nebūs nekāda riska. Tu vari iet pa ielu, var uzkrist ķieģelis, un tev risks. Un kas notiek tagad? Esmu pārliecināts, tur vienkārši jāmaina pilnīgi tā sistēma. Pilnīgi tur ar kaut kādiem kosmetiskiem līdzekļiem tas nav iespējams. Cik daudz naudas ir iesaldētas, piemēram, Latvijas pilsoņiem un ārzemju pilsoņiem. Un lasot no finanšu izlūkdienesta tos papīrus, man vienkārši mati ceļas gaisa. Viņi neko nevar pierādīt, viņiem vienkārši ir aizdomas. Viņam vienkārši aizdomas, un tā, ka tu pats nevari tik labi pierādīt, kur 20 gadus atpakaļ tu nopelnīji to naudu, skaidrs, ka neviens neglabā dokumentus 20 gadus, uz tā pamata tā nauda ir bloķēta. Ja mēs paši nebūtu redzējuši tos dokumentus, tad mēs varētu te vienkārši filozofēt, ja? Bet mums ir vienkārši klienti, kuri ir saskārušies ar šādām lietām, un tad viņi vienkārši mums sūtos līgumus. Man liekas, ka mums valsts ierēģi vienkārši nesaprot, ka viņam liekas, ka tur var kaut kur varbūt, es pieļauju, bet negribēs tā domāt, varbūt viņam liekas, ka tur kaut kur 10-20 miljonus, ieskaitot valsts budžeta, tas ir baigi labi. Bet biznes tagad ir globāls, un par to, kas notiek Latvijā, zina arī uzņēmēji no citām valstīm. Mums ir ļoti slikts imidžs. Bet dēļ tā mēs zaudējam miljārdus, kas varētu atnākt šeit, un kuri varētu celt mūsu ekonomiku. Šeit jau runa iet arī par to, ka bankas naudas izcelsme jau ir ļoti sen jau pārbaudi. Ja? Un pieņemsim, mums viena klienta gadījumā, pārskaitot no ārvalstīm uz Latviju šos te naudas līdzekļus, banka konkrētā pārbaudīja pilnīgi visus dokumentus, atzina naudas līdzekļus par legāliem. Un paiet kaut kādi entie gadi, diezgan daudz gadi, un tagad viss tiek pagriezts pavisam savādāks, un tas arī nav īsti riktīgi pareizi. Jo pazūd tas nevainīguma prezumpcija, vai ne, ka institūcijai ir jāpierāda tavu vainā. Sanāk arī tā, ka likumam ir atgriezenisks spēks. Tev var atnākt un pajautāt, kā tu nopelnīji to naudu, lai uzbūvētu to māju. Te ir konkrēti gadījumi. Cilvēks uzbūvē māju 20 gadus atpakaļ, viņi prasa, kur jūs dabūjat toreiz naudu, lai uzbūvētu to māju. Un ko viņam ir čeki, viņam būs te līgumi ar celtniekiem. Tas ir absurdi. Tad, citas valstis, cik mums ir zināms, varbūt ir arī tādas lietas, bet mēs tiešām skatāmies tādā ziņā ļoti slikti.
Jā, mums vēl ir kur strādāt, vai ne, pie imidža. Nu, es domāju, Latvijai kopsumā kā tādai. Tā, ejam pie nākamās neiedzības, ja? Cādāk te var ilgi un dikti runāt. Komunālie pakalpojumi attiecībā uz īrniekiem. Man personiski strādājot nekustamā īpašuma sfērā, nodarbojoties ar nekustamā īpašumā pārvaldīšanas jautājumiem, vienmēr ir tāds jautājums, kāpēc īpašniekam attiecībā pret īrnieku, īpaši tajos gadījumos, kad tiek nemaksāti komunālo pakalpojumu rēķini vai arī īres rēķini, īpašniekam ir jānodrošina īrniekam pilnīgi visi komunālie pakalpojumi. Man tas pilnīgi nekādīgi nav skaidrs. Nu, pieņemsim. Vienu konkrētu piemēru izstāstīšu no pēdējās pieredzes. Jā, mēs vienkārši atrodamies Maltā un esam pie dabas. Ir silts, bet es jūtu, ka vairs nemaz nav tik silts. Un tad mums te ir jārēķinās ar kaut kādām skaņām un lidmašīnām, tā kā nedaudz pagaidīsim. Jā, lai palido garām, savādāk nedzirdēsiet svarīgāko. Un tad pastāstīšu vienu konkrētu gadījumu. Mūsu pieredzē pavisam nesen uzradās viens ļoti negodprātīgs īrnieks, kuram, kā beigās izrādījās, ir diezgan jau tādā negatīvā īres vēsturē. Bet izīrējot īpašumu šim īrniekam, mēs, protams, pārbaudījām pilnīgi visus iespējamos datus, internetu vidē pieejamo informāciju. Mēs neko tādu aizdomīgi neatradām. Nu, mēs gan jau parasti sakam, ka ja neko nevar atrast, tad tas arī ir jau aizdomīgi, un izrādījās, ka tas arī ir viens no tādiem sarkanajiem jau karogiem, kuru mēs noignorējām. Un tātad īrnieks pēc 3 mēnešu nodzīvošanas sāka ļoti stipri kavēt gan īres maksājumus, gan komunālos pakalpojumus, piedevām komunālos pakalpojumus, nekautrējās tērēt pēc pilnas programmas un tajā pašā laikā nemaksāt par šiem pakalpojumiem. Tad, kad mēs saskaņā ar līgumu uzteicām viņam šo te īres līgumu un palūdzām atbrīvot telpas, tad viņš sāk izpausties pēc pilnas programmas. Viņš sāk ar pirkstu rādīt man likumā punktus, ka man nav tiesības darīt to, šo, vēl nezinu ko, kas man viņam ir jānodrošina un tā tālāk. Un tad sagadījās tāda lieta, ka viņš palika vienā jaukā dienā bez elektrības, jo visā mājā bija elektrības traucējumi, viņš arī palika bez elektrības. Un tā kā ir kopīgs elektrības skapis, tad mēs visiem pieslēdzām atpakaļ. Viņam, jā, nepasteidzāmies pieslēgt, jo viņš jau arī pats patiesībā neziņoja, ka viņš ir palicis bez elektrības, kaut arī mēs to redzējām. Un vienīgais, ko viņš izdarīja, viņš mums sāk sūtīt draudu vēstules, bet nekādīgi tas nebija saistīts ar elektrību. Un ar ko tas viss beidzās? Viņš, protams, griezās īres valdē, rakstīja par mums kā par īpašnieku pārstāvjiem sūdzības. Pats īpašumā īpašnieks saņēma nopietnu vēstuli no īres valdes, tā kā tur tie termiņi bija ļoti īsi. Un kamēr mēs aizgājām uz Latvijas pasta, izņēmām vēstuli, tur jau tas termiņš jau jautājumu izskatīšanai jau bija garām, tad arī īres valde nodeva tālāk jau kaut kādai administratīvai komisijai. Nu jā, un tad man ir šeit tas galvenais jautājums pie visām valstīs institūcijām, kuras man personiski kā izīrētāju pārstāvim liek negodprātīgam īrniekam nodrošināt visus komunālos pakalpojumus. Tajā pašā laikā, ja īrnieks pats ir noslēdzis līgumu, pieņemsim, ar Elektrumu, un ja īrnieks saulaicīgi neapmaksā rēķinu, Elektrum pilnīgi mierīgi atslēdz elektrību, un viņam nekas nav jānodrošina. Kaut arī likums paredz to, ka fiziskām personām tur sots par komunālo pakalpojumu nenodrošināšanu ir tur viena summa, x summa, juridiskām ir arī x summa. Un tad man ir jautājums, vai elektrības pakalpojumu sniedzēji arī saņem šādas te pašus sodus, kā nama īpašumā īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieki? Jā, ja situācija
pilnīgi absurda. Tev vajag apmaksāt visu komunālus pakalpojumus, viņš ne par ko nemaksā, bet atslēgt viņus nav iespējams. Un mums... Nē, drīkst atslēgt, bet tu saņemsi ļoti lielu sodu. Nē, kā nozīmē drīkst? Nē, tu drīkst tikai arī kādu nogalināt, tu vienkārši sēdēsi cietumā. Nē, tu nesēdēsi cietumā, tu samaksās. Manuprāt, ka fiziskai personai bija 1500 eiro sods un juridiskai personai bija līdz 15,000 eiro. Es varu kļūdīties ciparos, bet... Nē, bet par tiem pakalpojumiem mums arī konkrēti gadījumi, kur sodi aizgāja 10,000, kad īrnieki nemaksā tur tiešām. Bet tas bija sen, bet ir tā, tāpēc... Tas nebija konkrēti mums, mūsu paziņā bija gadījums. Jā, līdz ar to tā situācija tiešām ir pilnīgi absurda. Tev dzīvo īrnieki, kuri nemaksā komunālus, bet tev viņam jānodrošina pilnīgi visu pakalpojumu, un tev jāapmaksā. Mums bija gadījumi, kad īrnieks, piemēram, dzīvoja 2 gadus, nemaksājot neko. Un neko ar viņu nebija iespējams izdarīt. Jā. Aleksa? Mēs te rakstīsim podkāstu. Bet trubu nevar redzēt. Un tur aizmugurē sūknē. Viesnīcas kā kašks. Jā, šis Nē, viņš tu pajūgs to, un tad nebūs redzams. Ko viņš sūdās? Tūlīt parādīsies ļoti patīkams smaržs. Kafijas pauze, ejam visi atpūsties. Mēs esam atgriezušies jau ar kafiju. Mums nācās uztaisīt pavisam nelielu pauzīti, tāpēc, ka atbrauc asenizatori veikt savu jauko darbu viesnīcas teritorijā. Un, jā, starp citu, tā nav Jūrmalas villā, bet gan viesnīcas piebūves daļa. Tieši šajā zonā atrodas spa. Un es jums pašās beigās arī varu parādīt viesnīcas vēsturisko daļu. Es domāju, kādam varētu būt arī interesanti, kā tiek mūsdienās apvienota vēsturiskā daļa ar piebūvēm. Tā. Jā, mēs pieķērāmies klāt īrnieku jautājumiem, un pēdējā tā problēma, par kuru mēs vēlētos parunāt, tas ir nemaksātāju īrnieku reģistrs. Mums Latvijā ir ļoti liels daudzums izīrētāju, un viņi ikdienā sastopās ar to, ka tad, kad atnāk jauns īrnieks, viņiem nav nekāda vienota reģistra, kur pārbaudīt informāciju. Un, protams, ka šo jautājumu ir vairāk pacēluši augšā arī tie, kas pārstāv nekustamo īpašumu sfēru, bet tas ne ar ko nav rezultējies līdz šim, vai ne? Jā, tāpēc, ka galvenā problēma ir tāda, ka visi ierosinājumi viņi iet pretrunā ar to Eiropas Savienības regulu par datu aizsardzību. Jā, visi runā par personas datu aizsardzību. Ko nozīmē personas datu aizsardzība? Tas ir vārds uzvārds, personas kods. Tajā pašā laikā, ja es ieju www.zemesgrāmata.lv un nopērku akciju par 5,20 €, redzu gan tavu personas kodu, gan arī, kur tu dzīvo un tā tālāk. Ja? Tā kā man nav skaidrs, kāpēc vienā institūcijā tu šos datus var nopirkt, izveidot šādu kopīgu reģistru, nav iespējams. Jo mēs arī ikdienā sastopamies ar kaut kādiem paziņām vai kaimiņiem, kuri saka, jā, es esmu sastapies ar ļoti sliktu pieredzi izīrēšanā, tāpēc es ar to nevēlos vairs nodarboties. Un manuprāt, ka šāds reģistrs varētu patiesībā arī uzlabot ne tikai to īres tirgu, arī īres attiecības un starp izīrētājiem un īrniekiem, un arī kaut kādā veidā visus tos nemaksātājus ielikt tādos kā rāmīšos, vai ne? Tieši mums dotu brīdi nav skaidrs, kā var izsināt šo problēmu ar īrniekiem. Varbūt tā kā dažas citas Eiropas valstis, kad izīrētājs prasa vēstuli no iepriekšējā nama īpašnieka par to, cik labi uzvedās tas īrnieks. Viens no risinājumiem varētu būt varbūt tāds pats kā citas Eiropas valstis, kad izīrētājs prasa no īrnieka vēstuli ar rekomendācijām no iepriekšējiem nama īpašniekiem. Bet vai tas strādās Latvijā, man tagad pārliecības nav, jo mums tas īres tirgus nav nemaz tik aktīvs kā dažas Eiropas valstis, kur tiešām te vajag stāvēt rinda un nama īpašnieks var izvēlēties no īrniekiem. Bet vajag arī atzīt, ka
Mums pēdējos gados izveidojusies diezgan liela profesionālu nemaksātāju īrnieku grupa, kuri profesionāli nemaksā komunāls, nemaksā īri, velk laiku un pēc tam vienkārši pārvietojas uz citu īpašumu. Un ļoti bieži šeit runa neiet par kaut kādiem trūcīgiem cilvēkiem, kuri mēģina īrēt tur vienistabas dzīvokli kaut kur mikrorajonā. Nē, tie ir cilvēki, kas mēģina īrēt lielus apartamentus Rīgas centrā vai māju Jūrmalā vai lielu māju kaut kur pie Rīga. Un viņi vienkārši padzīvo. Respektīvi cilvēku grupa, kas vēlās ļoti skaisti dzīvot, bet maksāt viņi nevēlās. Un arī likumdošanā tomēr ir daži punkti, kas ierobežo īpašnieku pieņemt kaut kādus drastiskākus lēmumus. Jā, un īrnieki, šie nemaksātāji to ļoti labi apzinās un diemžēl izmanto. Ļoti bieži viņi arī rīkojas diezgan gudri. Viņi maksā vienu mēnesi, pēc tam 2 mēnešus nemaksā, pēc tam kaut ko samaksā, pēc tam nemaksā. Un tad diezgan grūti vērst pret viņiem piedziņu. Un tā grupa dažreiz arī ir Latvijā diezgan pazīstami cilvēki, kurus mēs arī visi zinām. Man tā nies dažreiz īstenībā mēl nosaukt viņus vārdos. Varbūt man arī kādreiz saniesies tik ļoti, ka es arī patiesībā viņus nosaukšu. Un, lai griežās visās institūcijās un sūdzās, cik grib. Sociālajos tīklos rāda, cik viņi skaisti dzīvo, bet sanāk, ka tā ir negodīga dzīve uz citu cilvēku Mūsu rēķinam. Pieredzē pat ir bijis gadījums, ka īrnieks, kurš nemaksā rēķinus, īrē nākamajā vietā jau arī īpašumu, pēc tam viņš pat ir rādīts televīzijā, jo tur īpašniece ir saņēmusies, nevis saņēmusies, bet saņēma drosmu un par to pasūdzējās. Bet viņi tik ļoti skaisti patiesībā mācēja visu to pagriezt tā, ka mēs jau neko, īpašniece tur ir kaut kāda traka un neadekvāta. Un tad es tā sēdēju un domāju, bet es taču zinu arī viņu priekšvēsturi, ja, un tāpēc es neticu nevienam vārdam, ko saka šādi profesionālie krāpnieki. Jā, man dažreiz tiešām ir vēlme šos īstos makaronu karinātājus atklāt publiski, vai ne? Domāju, ka patiesībā mums šodien pietiks apspriest šos jautājumus, vai ne? Un es ceru, ka kādam noderēs šī visa informācija. Un jūs droši komentāros varat arī rakstīt, kādas tēmas jūs vēl vēlētos, lai mēs tā kā iztirzājam podkastos. Mēs negribējam vienkārši sūdzīties, mēs gribējam tā kā izrunāt tos galvenās problēmas, kas patreiz mūsu, manuprāt, eksistē. Un nevis vienkārši sūdzīties, bet tiešām kaut kā piedāvāt varbūt kaut kādus potenciālus risinājumus. Protams, lai risināt tās problēmas, te var rakstīt par katru 5 podkastus un vajadzētu radīt darba grupas, bet vismaz parādīt, ka tās problēmas eksistē un ka par to ir jārunā. Jā, bet noteikti, ja jūs interesē kaut kādas konsultācijas finanšu jautājumos, droši var griezties pie mums. Ja jūs interesē nekustamā īpašuma pārvaldīšana, droši var griezties pie mums. Un, ja gribās vienkārši paraudāt, Nē. Tad labāk negriezties. Nē, paraudāt labāk pie psihologa, ne tas Pamakst pie psihologa. Tā nav mūsu kompetencija. Jā, tā kā šodienai tad pietiek, un mēs tad no jums atvadamies, un tad jau tiekamies nākamajā podkastā. Paldies jums liels! Tagad es jums parādu viesnīcas vēsturisko daļu. Šī tiešām ir ļoti skaista vēsturiskā ēka, kurā šobrīd atrodas augsts klases viesnīca ar tiešām perfektu apkalpošanu. Tā kā, ja jums ir vēlme komfortabli atpūsties Maltā, droši rakstiet komentārā, nosūtīšu jums viesnīcas nosaukumu.